valsts policijas, galvenās krimināla policijas pārvaldes darbinieki sadarbībā ar valsts robežsardzes darbiniekiem, ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem un citām struktūru vienībām no Eiropas Savienības dalību valstīm izgāja uz pēdām divām organizētām noziedznieku grupām, kuras vervēja sievietes. Sākotnēji tas bija fiktīvajām laulībām ārvalstīs, taču vairākos gadījumos tas pārauga arī par cilvēku tirdzniecību, par reālu cilvēku tirdzniecību, kur personas tika piespiestas ar varu, ar draudiem, tika arī izvarotas. Tad ir iestājušās salīdzinoši smagas sekas. Šobrīd policija veic izmeklēšanu divos krimināla procesos. Abos procesos bija aizturētas 9 personas. 3 šobrīd joprojām atrodas apcietinājumā. Par aizdomās turētajiem atzītas 13 personas, no kurām tātad ir piemērota 2 personām apcietinājums. Ja. Meklēšanā ir izsludināti 2 ārvalstnieki, Pakistānas valsts piederīgie. Par cilvēku tirdzniecības upuriem krimināla procesos šajos ir atzītas 5 sievietes. Darbs turpinās. Mēs apzinām arī iespējamās pārējās upures, tad ir noskaidrots vairāk kā 70 personas. Ne visas, protams, piekrīt cietušā statusam, tad viņas tiek nopratinātas kā liecinieces lietā, un ir vairāk kā 70 personas jau šobrīd apzinātas.